Tātad mūsu tēma ir diakons jaunās derības skatījumā. Es gribētu sākt ar vienu citātu. Tad nu izraugiet kunga cienīgus bīskapus un diakonus, patiesus pārbaudītus, kas ir lēnprātīgi un nav kāri uz naudu. Līdzīgi praviešiem un mācītājiem viņi jums kalpos. Un otrs punkts. Tādēļ neuzskatiet viņus par mazvērtīgiem, jo tie ir jūsu cienīgi, tāpat kā pravieši un mācītāji. Tie ir 2 punkti no 15. nodaļas, no viena pirmkristiešu raksta, kas nav iekļauts jaunajā derībā, saucās 12 apustuļu mācība, jeb didahe. Un tur ir speciāli viena nodaļa, kas ir ar virsrakstu bīskapu un diakoni. Kāpēc es izvēlējos to citātu? Lai parādītu, ka jau pirmkristiešu draudzēs tie bija 2 amati, kas bija stipri līdzvērtīgi. Mācītājs, jeb respektīvi bīskaps un diakons. Ārkārtīgi nozīmīgi jau tikai caur to vien, ka viņi ir tā blakus viens otram nolikti. Ja pa diakoniem runājam, tad es mazliet atkāpšos pie 2 tēmām, kam pirmajā brīdī varbūt nav nekāda sakara ar diakoniem, un tomēr ļoti liels sakars. Tā pirmā atsevišķā tēma nopietnā ļoti ir kalpošana. Jēdziens kalpošana, tas ir mūsdienās kļuvis draudzēs par vienu no atslēgas vārdiem. Mēs visu laiku runājam kalpošana, un kādā kalpošanā tu būsi un ko tu izvēlēsies. Nenoliedzam, tā tas ir. Kalpošana ir viens no kristīgās draudzes un kristīgās dzīves pamatiem. Jēzus nāca kā kalps, viņš bija kalps, un mēs visi esam Jēzus kalpi. Un kalpošana, tas nav kaut kāds pielikums pie kristīgās dzīves, kaut kas atsevišķs, ko nu mēs darām, bet tā ir visa kristīgā mācekļa būtība. Bet tā problēma sākās citur. Mēs domājam, ka kalpošana tas ir kaut kas tāds, ko mēs veicam draudzē. Un uz to mēs tiekam mudināti, mēs sakām, tev ir jāizvēlās, kur tu kalposi. Un tad mums rodās tāds iespējas, ka jo vairāk stundas mēs pavadām draudzē, jo mēs esam labāki kalpi. Kalpošana Bībelē izsakās 3 virzienos. Un pats pirmais virziens ir cilvēka garīgā pieaugšana. Otrs virziens ir šis, ko es teicu, kalpošana draudzē. Un trešais virziens ir diakonija, jeb baznīcas, draudzes, sociālās aprūpes darbs. Tātad 3 virzieni, bet tieši šādā kārtībā cilvēka garīgā pieaugšana, kalpošana draudzē un diakonija. Tātad plašākā nozīmē mēs varētu teikt, ka kalpošana mēs varētu faktiski izdalīt 2 virzienus. Viena ir tāda praktiskā kalpošana, un viena ir garīgā kalpošana. Ar to, ka mēs kalpojam draudzes nozarēs, kaut ko darām savā draudzē, nebūtu kalpošanas būtība nav piepildīta. Pāvils arī saka, sevi pašu nodot par Dievam svētu un patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana.
Latviešu literārās valodas vārdnīca dod vairākus punktus, ko nozīmē kalpot. Aktīvi darboties, strādāt, algot darbu, sekmēt mērķu sasniegumus, bet es vēlos, lai jūs tādu īpašu vērību šim pēdējam punktam. Redzat, jau latviešu valoda izdala, ka ar kalpošanu mums vajadzētu saprast noderīgumu, būt noderīgam, būt piemērotam. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs punkts, tad, kad mēs domājam par mūsu garīgo kalpošanu. Kas ir kalpošana Bībeles izpratnē? Ir 3 grieķu vārdi, kas izsaka kalpošanu Bībelē. Grieķu valoda tā ir tāda interesanta valoda, kur dažādas nianses vienam un tam pašam jēdzienam tiek izteikts ar dažādiem vārdiem. Pie tā, ka mīlestība ir izteikta ar dažādiem vārdiem, jūs jau esat pieraduši. To mēs bieži mācītāji atkārtojam, bet ne tikai mīlestībā, bet arī šeit, redzat, kalpošana ir vismaz 3. Viens ir duleo, tas nozīmē atkarība no kunga. Es kalpoju savam kungam, savam priekšniekam. Otrs ir diakoneo. Es par šo vēlāk plašāk runāšu, ko tas nozīmē, bet sākotnēji tātad apkalpot pie galda un beidzot attīstoties tam jēdzienam, tā nozīme ir vispārēji kalpot. Un trešais vārds ir latreo, proti kultiskā kalpošana. Tas ir tas, ko mēs darām dievkalpojumu laikā, draudzes vidū, latreo. Tas vairāk nav ne duleo, ne diakoneo, bet pilnīgi kaut kas cits. Bet pie šīs atgriezīšos vēlāk mazliet vairāk. Tātad, ja mēs gribam būt noderīgi, tad vispirms jādomā par sevis pašu nodošanu Kristum, par pieaugšanu viņā, par svētapšanu, par Dieva likumu izpildīšanu, par to, kādi mēs esam savā dzīvē, vai mēs esam labi mācekļi. Un tas tad noteiks, cik mēs esam labi viņa kalpi. Tātad dzīvesveids. Kalpošanu raksturojošā īpašība ir dzīvesveids. Un Jēzus jau savā zemes dzīves laikā, viņš kritizē to toreizējo reliģisko vadītāju, nevis uzskatus. Viņš nedebatē to, ko jūs saprotat tā, tas nav pareizi, te vajadzētu kaut kā savādāk šo visu saprast. Nē, Jēzus kritizē viņu dzīvesveidu. Viņš saka, ja tu gribi būt vadītājs, tad vispirms esi kalps. Tas ir, kaut ko tev jābūt gatavam atdot no sevis, kaut tev jābūt gatavam pakļauties, tev jābūt gatavam pazemoties. Tad Jēzus saista kalpošanu ar cilvēka lielumu un ar cilvēku pazemošanos, ar pazemību. Jāņa evaņģēlijs kāju mazgāšanas notikums, kur Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem. Vecā derībā Jesais, pravietis Jesais, mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus, mācieties darīt labu, meklējiet taisnību,
Tas ir priekšnoteikums, lai jūsu kalpošana būtu Dievam patīkama. Jo redzat, daudz ko var izdarīt formāli. Es esmu teicis, ka formāli mēs varam katru dienu noskaitīt mūsu Tēvs debesīs, un mūsu sirds būtu tālu no tā. Tātad runa ir par dzīvesveidu. Runa ir par Dieva likumu ievērošanu. Runa ir par to, ka mums ir jādomā, ka mēs neesam kungi. Mums jādomā, kur ir mūsu kalpošana, un mums jādomā par mūsu kalpošanas atbildību. Redzat, tas nav tik vienkārši. Ja pie tā, kur ir tava kalpošana, tur es esmu diezgan skeptisks tajos visos mūsu šodienas virzienos, kad ir izstrādāti dažādi tur testi, un tad mums vajag tur izpildīt, un tad mēs uzzināsim, kur ir tā mūsu dāvana, un kas tad mums ir, lai atrastu savu kalpošanas vietu. Es tā īsti nesaprotu to. Es nekad neesmu meklējis, kur ir tā mana vieta. Es neesmu Dievam prasījis, kāda tad ir mana dāvana. To varbūt jūs zināt labāk par mani. Es vienmēr esmu gājis, centies iet tur, kur Dievs man sūta. Un es saprotu, ka ja Dievs man sūta, tad viņš man dos ar nepieciešamās dāvanas un visu to, kas man, lai es piepildītu viņa sūtību, viss, kas tam ir vajadzīgs. Bet tas trešais, tā kalpošanas atbildību, to gan vienmēr mums ir jāapzinās. Kolosiešiem ir rakstīts, bet Arhipam es lieku sacīt, skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kur tu saņēmi tajā kungā. Tas ir iekļauj arī to pirmo, ka tu piepildītu Dieva baušļus, ka tu turētu viņa likumus. Un Jēzus atklāsmes grāmatā uzrunājot draudzi saka, es zinu tavus darbus, es zinu tavu mīlestību, es zinu tavu ticību un tavu kalpošanu un tavu pastāvību. Pieaugšana kalpošanā nenozīmē aizvien vairāk padarīt. Tas nenozīmē aizvien vairāk stundas pavadīt dievnamā kādos kalpošanas darbos. Tas nozīmē kļūt aizvien derīgākam. Tātad, kalpošana izsakās šajos 3 virzienos. Cilvēka garīgā pieaugšana vispirms, kā primāri. Tātad, jo mēs topam pilnīgāk savā kungā, jo mēs esam pilnīgāk kalpotāji. Otrs ir kalpošana draudzē, dažādās nozarēs, dažādās vietās, lai draudze varētu pastāvēt un draudze varētu izpildīt savu misiju. Un trešais ir visas draudzes sociālais darbs. Lai to varētu mēs visi izpildīt, jāatcerās, ka mēs esam ne tikai Dieva darba biedri, bet viņa aramais tīrums. Tātad tas bija tas viens virziens, ko es gribēju pateikt, pirms mēs tieši pie diakoniem un pie draudzes vadības ķeramies. Un otrs ir Bībele. Jūs interesē, ko es tur varēšu pateikt par Bībeli? Tikai to, ko mēs jau zinām. Sola scriptura, tikai raksti. Tikai Bībele ir mūsu ticības un prakses mēraukla visaugstākā autoritāte. Tas nav nekas jauns. Mēs tikai to piemirstam un nepraktizējam brīžiem.
Bet viss, absolūti viss, ir jāpārbauda attiecībā pret rakstiem, respektīvi caur Bībeles prizmu. Bet mums jāatcerās, ka Bībele ir vienlaicīgi Dieva vārds un vienlaicīgi cilvēku vārds. Pravietis Iesaiss saka, tā kunga mute to ir runājusi, tātad Dieva vārds. Apustuļu darbos ir teikts, Dievs ir runājis ar svēto praviešu muti. 2. Pētera vēstulē Dieva cilvēki ir runājuši. Gan tas, gan tas. Es iešu vienu soli tālāk. Bībelē vienlaicīgi ir gan dieviškais, gan cilvēciskais. Tad, kad tur ir aprakstīta kāda ģeogrāfiska vieta, tad tas ir cilvēcisks apraksts. Un tur mēs varam Bībelē iegūt ziņas par svētās zemes ģeogrāfiju, par tiem notikumiem, kādi Izraēļa tautas vēsturē ir risinājušies, un daudz ko citu, ko mēs varam skaidri teikt, jā, tās ir cilvēciskas lietas. Ir gan cilvēciskais, gan dieviškais. Bet kas tad padara Bībeli mums par autoritāti un kas nosaka to Bībeles nemaldīgumu? Kas nosaka Bībeles autoritāti? Vai tas ir tas burts, kas tur ir uzrakstīts? Vai tie ir tie cilvēki, kas ir rakstījuši to? Vai tā ir mūsu interpretācija? Un tad mēs nonāksim, ka tā mūsu interpretācija faktiski katram ir savādāk. Vai vēl kaut kas cits ir? Kas nosaka tas, ka Bībele ir autoritāte? Vēl viens solis tālāk. Bībelē ir lietas, kam noteikti ir jāmainās. Proti, mēs nevaram paņemt un rīkoties tā, kā Bībelē uzrakstīts. Gribat piemēru? Vecā derībā skaidri ir uzrakstīts, ka ja kāds cilvēks ir pieķerts laulības pārkāpšanā, tad viņš jānomētā ar akmeņiem. Mēs to darīsim? Nē. Tātad mēs saprotam, ka tā forma, kādā tur tas sods tika izteikts, tā šodien nav pieņemama. Bet tas nekādā ziņā nemazina Bībeles autoritāti. Jo ir jāizšķir Bībelē funkcija un forma. Funkcija, citiem vārdiem sakot, tas princips, tas uzdevums. Un kādā formā šis uzdevums, šis princips tiek īstenots. Jo vienmēr tur, kur sanāk kopā cilvēki, tur ir abas divas šīs lietas. Vispirms ir kāda funkcija, kāpēc tie cilvēki sanākuši kopā. Tas ir tāpēc, lai spēlētu basketbolu. Vai tie sanākuši tāpēc, ka viņus interesē, pieņemsim, antīkās mašīnas. Jeb viņi interesējās par pastmarku kolekcionēšanu. Un tad viņi ir izdomājuši, varbūt mēs sanākam kopā, lai, glābiet bērnus. Organizējuši. Tā ir viņu
funkcija, tas ir viņu uzdevums. Kāpēc šie cilvēki sanākuši kopā? Un tad viņi domā, kādā formā mēs to varētu izdarīt. Un savukārt šī forma sākotnēji ir kā paraugs, pēc tam pamazām tā forma izaug jau par struktūru, vēl tālāk viņa nostiprinās kā organizācija, forma. Viņa kļūst par metodi un par tradīciju. Pamazām tā forma attīstās no parauga līdz tradīcijai. Bet šajā formas attīstības procesā jāievēro 3 lietas, 3 aspekti. Proti Bībele, vēsture un kultūra. Bībele, vēsture un kultūra. Bībele. Redzat, Bībele bieži vien runā par funkciju, par to principu, par to uzdevumu, kāds ir draudzei, kāds ir atsevišķam kristietim, bet nepiemin to formu. Kādā formā, lai īstenot to funkciju. Piemēram, ebrejiem ir 10. nodaļā 25. pāns ir: neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami. 2 funkcijas izteikts. Neatstādami savas sapulces, tas ir princips, pie kā jāturās. Un otrs, cits citu paskubinādami. Bet nekas nav pateikts par formu, par struktūru, kā tad to īstenot. Neatstādam sapulces, to vēl varētu saprast. Bet kā lai mēs citu paskubinam? Piezvanīt katru vakaru vienreiz. Aizsūtīt vienreiz mēnesī kādu atgādinājumu, turi būru augstu. Nav pateikts, kad sapulcēties, cik bieži sapulcēties, kur sapulcēties, kāda būs sapulcēšanās kārtība. Bet tas nenozīmē, ka viņiem nebija forma. Viņi bija, tā forma bija. Viņi kaut kādā veidā īstenoja šo neatstādami un citu paskubinādam. Līdzīgi Apustuļu darbos 5. nodaļa 42. pants. Viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu. Un Lūka nesaka nevienu vārdu par formu, kādā veidā tas notika. Mēs varam tātad secināt, ka Bībele bieži runā par funkciju, bet nepiemin, kādā veidā tas tika īstenots. Ja Bībele kaut ko saka par formu, tas ir tikai daļēji. Un dažādos apstākļos Bībele rāda vienas un tās pašas funkcijas, dažādas formas. Piemēram, Jeruzālemes draudze, pati pirmā draudze. Tie draudzes locekļi, kristieši, visu sanesa kopā, viss bija kopējs. Pāvila draudzēs, ko Pāvils dibināja, absolūti nav tāda modeļa. Pilnīgi savādāk. Bet tā funkcija tā pati – draudze. Redzat, es daudz esmu teicis, lai nonāktu pie šīs tēzes. Bībelē aprakstīto formu, ja arī tā forma ir Bībelē uzrakstīta kaut ko, mēs viņu nevaram uzskatīt par absolūtu.
par tādu, kas tad, pie kuras mums būtu jāturās, kā pie kaut kā nemainīga. Bībeles principiem, Bībeles funkcijām, tiem ir absolūts raksturs. Vēl viens secinājums no visa tā. Absolūtais ir nemainīgs, relatīvais mainīgs. Tātad tas princips, tā funkcija ir nemainīga. Pie tā mums ir jāturās ar abām rokām. Pie formas nē. Mums nav šodien jāmeklē, bet kāda forma bija Jeruzālemes tur tai draudzei, kāda pārvaldes forma. Vai tur bija tā, vai tā. Un tad mums jādara tāpat, un tad mēs būsim ievērojuši Bībeles principus. Nē. Mums nav jāturās pie Jeruzālemes draudzes formas, mums ir jāturās pie principiem. Nedrīkstam izmainīt principus. Un tā problēma šodien ir, ka mēs saprastami, ka to formu mēs nevaram paturēt tādu, mēs viņu mainām vienlaicīgi sagrozot un mainot principus. Tad tas bija pirmais aspekts Bībelē. Otrs aspekts ir, kas jāievēro šajā te formas maiņas procesā, ir vēsture. Es šeit domāju baznīcas vēstures pieredzi. Jo svētie raksti faktiski arī vēsturi. Visa baznīcas vēsture ir pilna ar vērtīgām mācību stundām arī priekš mums 21. gadsimta kristiešiem. Un vēsture ļauj mums ar kādu distanci, ar laika distanci ieraudzīt, uzzināt, izvērtēt, ko viņi toreiz ir darījuši pareizi un ko nē. Un to nepareizo izlabot. To nepareizo vairāk šodien nepielaist. Un tā forma, tātad, ja mēs skatāmies no vēstures aspekta puses, viņa tātad ir atrasta, viņa pamazam nostiprinās, un tā nāk krīzes kādas. Brīnišķīgs piemērs ir Covid, teiksim. Mums ir nostiprinājusies forma, kā tas viss notiek, mūsu dievkalpojumi, un nāk krīze. Un tā krīze pati spiež mūs izmainīt formu. Un mēs vairs nevaram pieturēties pie tās vecās tradīcijas. Mums ir jāmaina forma. Pati dzīve. Un tad notiek pārmaiņas, un rodās jauna forma. No vēstures aspekta. Un trešais aspekts, es teicu, ir kultūras aspekts. Tas ir cieši saistīts ar vēsturi. Vēsturi nevar aplūkot, atraut no kultūras. Un draudzi nevar apskatīt, izolēt no tās vidas, kurā tā atrodas un tā darbojas. Tā forma, lai izpildītu tās pašas funkcijas, tos pašus principus, Latvijā būs savādāka forma nekā Amerikā vai nekā Āfrikā. No kultūra vidas tas būs atkarīgs. Tātad jaunā derībā ir nemainīgas un mainīgas lietas. Pārmaiņas ir
noteikti jāizved laikus, pamanot krīzes, un tās pārmaiņas nosaka Bībeles, vēstures un kultūras aspekts. Un jāatcerās, absolūtais ir absolūtais un relatīvais, funkcija un forma, princips un paraugs, organisms un organizācija, patiesība un tradīcija. Un te nu es esmu pietuvojies pie diakoniem. Mums būtu ļoti svarīgi tad domāt, vai diakonu kalpošana ir funkcija vai forma. Vai tas ir princips, ko mēs nedrīkstam nekādi izmainīt? Vai tā ir forma, ko mēs ne tikai drīkstam, bet ko mums ir jāskatās no šiem 3 aspektiem – Bībele, vēsture un kultūra – un jāmaina? Un otrs jautājums, kas būtu ļoti svarīgs – kādas tad ir draudzes funkcijas? Tie principi, tā nemainīgā daļa, ko mēs nekādā ziņā nedrīkstam mainīt. Tā. Un nu mēs esam klāt pie jaunās derības draudzes vadības. Kāda tad bija jaunās derības draudzes vadība? Uzreiz teikšu jums, jaunās derības rakstos ir diezgan liela neskaidrība, kāda viņi bija. Tie termini lietoti brīžiem pretrunīgi. Tas nozīmē atkal, kad tas ir vēl viens no rādītājiem, ka mums nevajag meklēt, kādi tad viņiem bija toreiz tā forma un pie tās turēties. Principā ir jāievēro no jaunās derības, kad ir doti tādi vispārējie draudzes amati. Un ir doti un uzskaitīti vietējās lokālās draudzes vadība. Piemērs. Efesiešiem 4:11. Viņš arī devis citus par apustuļiem, praviešiem, evaņģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Un 1. Korintiešiem 12. nodaļā dažus dievus draudzē ir iecēlis. Efesiešiem vispārēji runā, citus devis pravieši, apustuļi, pravieši, evaņģelisti, gani, mācītāji. Šeit ir runa draudzē iecēlis. Pirmkārt par apustuļiem, par praviešiem un par skolotājiem. Tātad mēs varētu teikt, ka vispārējie draudzes amati ir apustuļi, pravieši, evaņģelisti, gani un mācītāji. Dažus vārdus par viņiem katru. Grieķu apostolos, sūtītais, delegāts nozīmē. Apustuļi sākotnēji bija 12 mācekļi, ko Jēzus pats bija izvēlējies, izredzējis kalpošanai un pats bija apmācījis. Vēlāk tā izpratne par apustuļiem paplašinās. Mēs lasām, ka arī Barnaba, arī Sīla, arī Timotejs un citi nosaukti par apustuļiem. Un interesants ir Efesiešu 2, 2. nodaļa 19-20. 2. pāns, kura būtība ir draudze. Ir nams, kas ir uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata. Un man patīk
šajā sakarībā Vācijas Bambergas doma ķēniņu portāls. Apustuļi stāv uz praviešu pleciem. Es nezinu, ar šito laikam neko es nevaru parādīt tur. Nu jau uz televizoru nevar. Bet katrā ziņā šeit tā apakšējā daļa, tur var redzēt, uz praviešu pleciem stāv apustuļi. Redzat? Uz vecās derības apustuļu praviešu pleciem stāv apustuļi. Un šāda te arhitektoniska kompozīcija atgādina romiešiem 11, 18 saknes nes tevi. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti patīk šī. Gan tā arhitektūra, gan pati tā doma, ka jaunās derības draudze nav kaut kas tāds, kas tas ir viss bijis, tas ir pagalam, tagad nāk kaut kas jauns. Nē, tā ir kāda kontinuitāte, kāda nepārtrauktība, kā Dievs ir savu plānu izvedis. Tātad pravieši. Te bija par tiem apustuļiem. Jā. Pravieši, grieķu profetes nozīmē runas vīrs. Taču šis cilvēks nav vienkārši skolotājs vai vienkārši sludinātājs. Tas ir cilvēks, kas īpašā kontaktā ar Dievu esot, saņēma Dieva atklāsums, pasludināja Dievu prātu, Dieva gribu, brīdināja par atkāpšanos no Dieva. Lielākā daļa apustuļi, visi tie pirmie, viņi bija arī pravieši. Bet jaunā derība runā arī par kādiem, kas nebija apustuļi, bet viņiem bija praviešu dāvanas. Piemēram, apustuļu darbu 11:28. Viens no praviešiem vārdā Agaps cēlās un Dieva spēkā sludināja, ka liels bats nākšot par visu pasauli. Tātad tie bija otrie, kas ir tāds vispārējs amats, vispārējs. Jaunās derības draudzē. Evaņģelisti. Cilvēki ar īpašu spēju sludināt evaņģēliju. Tātad tas, kas nes labo vēsti. Par evaņģēlisti ir nosaukts tikai viens cilvēks jaunajā derībā, proti Filips, viens no 7 Jeruzalemes draudzes diakoniem. Bet nenoliedzami, ka lielākā daļa apustuļu un visi pārējie viņi bija arī evaņģelisti. Un tad vēl, ko es teicu, pie tiem vispārējiem amatiem bija skolotāji, tie, kas dievišķās mācības izskaidroja, pateica tālāk citiem saprotamā formā. Un mācītājiem. Vairāk gan jaunajā derībā šis vārds lietots ar nozīmi gāni. Bet jāpasaka, man ir 2 lietas. Tā viena. Nevar nodalīt šeit un pateikt, tas bija mācītājs, tas ir evaņģēlists, tas ir tas. Faktiski īpaši pirmajās draudzēs
pirmo kristiešu vidū visiem bija visas dāvanas. Viņi bija gan evaņģēlijas sludinātāji, gan evaņģēlijas skaidrotāji. Otra lieta, ko es gribu pateikt, sākotnēji šie nosaukumi neapzīmēja amatus. Vairāk tās bija tomēr dāvanas. Kāpēc pirmajās draudzēs bija vajadzīgas tādas, teiksim, tik daudz dažādas dāvanas? Faktiski viņi sāk no nulles. Viņiem nav nekādu norādījumu. Viņiem nav nekādas rakstiskas, pa Bībeli nerunājot. Vismaz kādus 30 gadus absolūti nekāda rakstiska norādījuma nav. Un tad bija vajadzīgi īpašas gara dāvanas un īpaša izpratne, lai tajo daudzo cilvēku uzskatos un skaidrojumos, lai svētais gars tomēr paturētu šo virzienu, šo pareizo gaitu un visas tās maldu mācības, ko rāda, ka jaunajā derībā visas draudzes bija apdraudētas no maldu mācībām, lai nostiprinātos bez kādas rakstītas jaunās derības. Un tad vēl viena lieta ir jāpasaka. Latviešu tulkojumos es teicu, ka jau grieķu valodā nevienmēr tie vārdi ir lietoti konsekventi un tā. Tas attiecas uz to. Bet latviešu tulkojumā ir vēl vairāk sajaukti visi šie mācītājs, skolotājs, gans. Tā kā mēs nekādā ziņā nedrīkstam paļauties un ņemt kaut ko, īpaši no šīm vispārējiem draudzes amatiem, šodien par normu. Tā. Un es esmu kur? Vietējā draudzes vadība. Tātad, es teicu, viņiem ir problēmas. Nav nekādi norādījumi, kā izpildīt to misiju, kā stāvēt pretī maldu mācībām, kā audzināt jaunos kristiešus. Pasaule tos Kristus piekritējus nesagaida tā, ar atplēstām rokām un ļoti draudzīgi. Kristīgā draudze ir kaut kas pilnīgi jauns. Un svētais gars dod dāvanas, lai palīdzētu. Vietējā draudze, ja? Vadība. 3 amati. Bīskaps, presbiteris un diakons. Mēs ļoti esam pietuvojušies klāt pie tās diakonu lietas. Tātad vietējās draudzes vadītājam jaunajā derībā ir 2 galvenie nosaukumi, tituli. Episkopos, bīskaps, vai presbiteros, presbiters.
Atkal es esmu pie grieķu teksta klāt. Tātad uzraugs vai aizbildnis tulkojumā. Episkopē uzrauga amats. Un darbības vārds episkopēo. Tulkojumā paskatīties, ievērot, uzmanīt. Un tad vārds bīskaps, uzraugs vai aizbildnis jaunajā derībā ir lietots 5 reizes. Filipiešiem 1:1, Timotejam un Titam, bet arī apustuļu darbu 20:28, svētais gars jūs iecēls par sargiem, bet jaunajā tulkojumā iecēls par bīskapiem. Un 1. Pētera 2:25 jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un sarga. Oriģināla tekstā episkopos. Tātad pie bīskapa. Tā. Bet es uzreiz gribu pateikt, ka vispirms bīskaps jaunajā derībā ir pilnīgi kaut kas cits, nekā mēs šodien saprotam to vārdu. Bīskaps ir jebkuras lokālas draudzes mācītājs, viņa nosaukums. Mums šodien bīskaps tas ir, mācītāju mācītājs. Viņš virsmācītājs. Te ir parastie mācītāji un mācītāju vadītājs, tad šodien ir bīskaps. Un ir vēl arhibīskaps, kas ir bīskapu vadītājs, tātad pāri par visiem. Jaunajā derībā tā nav. Jaunajā derībā vārds bīskaps ir lietots kā vienas lokālas draudzes mācītājs. Un ir otrs vārds, kas arī ir lietots kā lokālas draudzes mācītājs, proti presbiteros. Divi vārdi jaunajā derībā, kas apzīmē lokālas vietējas draudzes, es teiktu mācītāju šodienas izpratnē. Tā. Kā tad mums ir tulkots latviešu valodā? Ļoti dažādi redzat. 1. Timoteju, kas tiecās pēc bīskapa amata. Lūkas evaņģēlijā toties neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku, kas faktiski ir grieķu tekstā runa par bīskapa amatu kaut kur. Pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā atkal ir pamata teksts runā saistībā ar bīskapēšanu. Cits dabū viņa uzrauga pilnvaras, viņa amatu, lai pārņem citi. Redzat, sengrieķu valodā šis vārds apzīmēja tos, kas bija nozīmēti jaunas kolonijas vai iekarotas teritorijas pārvaldīšanai. Tas bija tas sengrieķu valodā, ko zināja. Presbiters, sirmgalvis, vecākais.
To nu pazina Izraēla tauta. Visos laikos Izraēlas sabiedrības daļa un vadošais spēks. Katru jūdu sinagogu pārvaldīja vecajo padome. Un tāpēc arī tajās kristīgās draudzēs, kuras sākotnēji sastāvēja lielākoties no jūdiem, ienāca šis nosaukums, šis tituls sirmgalvis, presbiters. Tas jūdiem bija pazīstams. Savukārt, bīskaps, tas bija termins, ko labi pazina grieķi. Tā kā principā abi šie vārdi, bīskaps un presbiters, Pāvila vēstules rāda, viņi ir savstarpēji aizvietojami. Draudzes mācītājs, vietējās draudzes mācītājs, tā tad tiek apzīmēts ar vārdu vai nu bīskaps, vai presbiteris. Un tad, kad tur ir teikts, bīskapam jābūt tādam, tad mēs uzreiz domājam par Šternu. Ka tas uz viņa attiecās. Nē. Jaunā derībā tur ir teikts, bet bīskapam jābūt tādam, tas attiecās uz visiem šodien vietējas draudzes garīdzniekiem. Tas ir prasības viņiem, nevis tur kādam tur augstākam. Nu redzat, tik tālu mēs esam. Jaunā derība rāda, ka presbiteris bīskaps apmierina garīgās vajadzības, iedveš viņiem miera, drošības jūtas, dzēsē garīgās slāpes, atklāj Dieva gribu, sagādā garīgo barību, ietin mīlestībā grēciniekus, dziedina brūces un sāpes. Nu, tie izteicieni, es mēģināju viņus piemeklēt un saglabāt to, kā tas ir tulkots mūsu jaunajā derībā. Tātad tik tālu būtu. Bet kur tad nu ir tie principi? Draudzes vadībai. Kādus principus nosaka draudzes vadībai jaunā derība? Vecā derība mums dod instrukcijas. Jādara tā, jādara tā, jādara tā, jādara tā. Jaunā derība, kā jūs redzējat, visā šajās te lietās ir, nav mums tādu precīzu norādījumu kā instrukcijas, kas absolūti būtu jāizpilda. Bet viņi dod principus. Un šie principi pa lielam ir 3. Garīgam līderim ir jābūt vadītājam un ganam, nevis administratoram. Tātad draudzes garīdznieks, viņam nevajadzētu nodarboties ar administratīvām lietām. Vismaz tas jaunās derības princips. Otra lieta, ko rāda jaunā derība. Galvenais un otršķirīgais ir jāizšķir. Un to otršķirīgo ir jāprot uzticēt citiem. Un 3. garīgos vadītājus nozīmē pēc garīgās kvalitātes, nevis pēc spējām vai talantiem. Pēc garīgās kvalitātes. Redzat, svarīgs faktors arī, piemēram, pieredze, vecums. Bet atkal jaunā derība nepasaka, kā vecā. No tik un tik gadiem tas var būt. Vecums negarantē garīgo pieredzi. Varbūt otrādi pat.
Tā. Un tad pie tiem principiem jaunā derība rāda, ka mums ir brīvība. Nedod atbildes uz daudziem jautājumiem. Cik tad vecuma robeža? Kādā veidā izvēlēties tos vadītājus? Vai izlozēt, vai ne? Es kaut kur lasīju, ka tagad izlozēs tos, kuriem jāiet armijā. Katram piešķirs numuru, un tad tur valsts izlozēs, jo neviens vairāk brīvprātīgi negribot iet. Vai tā jāizvēlās vadītāji? Cik mācītāji draudzē, uz cik draudzes locekļiem, cik ilgi viņi kalpo, kādi ir tie amatu nosaukumi. Tur visur mums ir brīvība pašiem darīt. Kā mēs gribam, saucam, kā gribam. Mums ir brīvība izstrādāt tātad savas formas un izstrādāt savu struktūru. Bet tie principi ir izvēlās to, kam ir pietiekoša gudrība, izvēlās to, kam ir pietiekoša kalpošanas pieredze, izvēlās ar autoritāti un cienījami un tā. Vēl bišķīt varu? Tā, jo es varu ar pārtraukt šajā vietā. Diakons, kalpotājs. Tātad, lai veiktu noteiktus kalpošanas uzdevumus, draudzēs izveidojās diakona amats. Un tad, jautājums ir ar bārdu, es teikšu, cik ilgi es draudzes amatos esmu, vairāk kā 50 gadi, vienmēr ir bijis jautājums, kas diakonam ir jādara. Tā, mēģināsim kaut ko vismaz principus dabūt. Jaunā derība atkal par to nerunā. Viņi skaidri runā, kādiem ir jābūt šiem cilvēkiem, bet nerunā par uzdevumiem. Un šeit mums atkal ir brīvība dota. Šo jautājumu mēs varam risināt, kā mēs saprotam. 2 piemēri. Viens no vecās, viens no jaunās derības. Vēl šeit nav piedošana. Tātad amats, presbiteri un bīskapi īpašības ir norādītas. Un funkcijas arī norādītas. Mācītājs, gans, skolotājs. Nemainīgs. Tātad mācītājam ir norādītas, kas viņam jādara, funkcijas skaidrs. Diakonam īpašības ir norādītas, kādam jābūt, bet funkcijas nav norādītas, kas viņam būtu jādara. Uzdevumi nav. Tie var būt mainīgi. Tā, tūlīt redzēsiet, kāpēc. Diakons tātad ir cilvēks, kas veic kādus pienākumus draudzē, atbilstoši draudzes struktūrai un uzdevumiem. Un šie uzdevumi, tās diakona funkcijas, var mainīties atkarībā no draudzes vajadzībām. Tātad vispirms ir problēma, vispirms ir vajadzība un tad amats. Ja nav problēmas, nav vajadzīga diakona. Nevajag vispirms ievēlēt diakonus un pēc tam domāt, ko tad viņiem vajadzētu darīt. Vismaz jaunā derība nerāda tādu modeli. Jaunā un vecā derība tātad rāda 2 piemērus. Viens piemērs ir 2. Mūzes 18. nodaļa un 5. Mūzes 1. nodaļa. Tur bija kāda problēma. Mūzes, tautas vadonis, ļaudis no rīta līdz vakaram stāv Mūzes priekšā. Viņš viens pats tur
cenšas izpildīt visu darbu, viņam ir jāiztiesā tās lietas ļaužu starpā, viņš dara viņam zināmas Dievu bauslību un Dieva likumus, un Mūzes ir piekusis, noguris, un tauta arī garajā rindā stāvēdam. Tāda ir tā problēma, mūzuma. Pirmajā apustuļu draudzē Jeruzālēmē ir cita problēma. Mācekļu skaits strauji pieaug. Helēnistu, tas ir grieķu, atraitnes dieviškā kalpošanā paliek neievērots. Apustuļi saka, mēs nevaram visu izdarīt. Tad paliek novārtā tas mūsu īstais darbs – Dieva vārda sludināšana. Kā tad notrisinās? Mūzes sievastēvs dod padomu atdalīt galveno no otršķirīgā. Un viņš saka, tev no tautas ir jāatrod kādi spējīgi vīri, lai viņi tās mazākās lietas iztiesātu paši. Lai nav tautai jāstāv rindā, un Mūzes viens pats dara visu darbu. Nē, tikai tas svarīgākais, tas lielākais, lai atnāk pie Mūzes. Tādu risinājumu iesaka. Apustuļu darbos apustuļi redz, sasauc visu mācekļu sapulci, un apustuļi saka, mūsu darbs ir kalpot ar lūgšanu un ar Dievu vārdu. Un viņi iesaka, apustuļi iesaka, izredzēt 7 vīrus, kam ir laba slava, kas ir svētā gara gudrības pilni, kam var uzticēt šo atraitņu aprūpi. Draudzes tā dara, izredz tos 7 vīrus, un apustuļi apstiprina to ar lūgšanu un roku uzlikšanu. Mūzes vai izstāsta tautai visu to problēmu, liek priekšā katrai ciltī izvēlēt tos gudros vīrus, ieceļ tos par galveniem, dod norādījumus, kas viņiem būtu jādara. Un rezultāts? Apustuļu darbos pirmkristiešu draudzē mēs lasām Dieva vārds aug augumā, mācekļu skaits pieaug, liels pulks priesteri kļūt ticīgi. Mūzes gadījumā Mūzum būs vieglāk izpildīt savus pienākumus, un Mūzes nostiprina savu tautas vadoņu prestīžu. Tauta apmierināta, jo lietu iztiesāšana pātrinās. Abi gadījumi līdzīgi. Tiek atdalīts svarīgākais no mazāk svarīgā. Daži uzdevumi tiek deleģēti citiem. Cilvēki tiek rūpīgi izvēlēti. Tiek meklēts optimālais variants problēmas risināšanai. Bet risinājums ir īslaicīgs. Tad, kad tauta iegāja apsolītā zemē, mainījās visa organizatoriskā struktūra. Tad, kad draudzē šī problēma vairs nebija aktuāla, tad mēs lasām, ka vismaz 2 no šiem 7, Stefāns un Filips, kļuva par evaņģelistiem. Tātad gan jaunā, gan vecā derībā vispirms notiek darbošanās, un tikai tad šī darbība ir saistīta ar pienākumu.
Nu, un tagad vēlreiz pie tiem grieķiem. Redzat, viens ir dulos, kalps vergs, kas izsaka pakļautību. Viņš ir mans kungs, un es esmu padotais. Nepavelti tas tulkojums arī var būt vergs. Diakonos kalpošana, kas izsaka rūpēšanās par citiem, latreo kalpot kultiskā nozīmē, kultiskā liturgeo kultiska kalpošana, un beidzot ir kalps hiperētes. Tas ir sarežģīti un grūti, lai paliek tikai tas, ka tas, ko mēs tur esam uzrakstījuši ar vienu latviešu vārdu kalps, viņš faktiski ir paslēpis sevi ļoti lielu sākotnējās valodas nozīmi spektru. Diakons. Tātad sākotnējā nozīme gaidīt pie galda. Tas nozīmē, es esmu gatavs servēt. Es esmu gatavs kalpot. Vēlāk tā nozīme paplašinās, rūpēties par dzīves uzturēšanu, apgādāt ar barību. Vēl tālāk apzīmēja visu vispārēju kalpošanu. Pilnīgi jaunu nozīmi šis vārds iegūst caur Jēzus personu. Tas kļūst par vārdu, lai apzīmētu darbību, kas izraisa Dieva mīlestību, kas apliecina mīlestību uz līdzcilvēkiem. Un atkal ir jāsaka, ka tā tulkošana latviešu valodā ir ļoti, ļoti plašā spektrā un nevienmēr adekvāta. Tātad šī sakne, diakonija, diakons, kalpot pie galda, palīdzēt kādam. Jēzus darbība ir apzīmēta kā ar šo pašu kā kalpošanu. Mācekļi kā Kristus kalpi, evaņģēlijas sludināšana un misjonas darbs arī šo pašu diakoniju. Karitīvā kalpošana draudzē, visas draudzes kalpošana, kalpošana ārpus vienas draudzes, arī amata apzīmēšanai draudzei un tikai 3 vietās latviešu valodā viņš iztulkots kā diakons. Citi tulkojumi – sulaiņi, kalpi, darbinieks, kalpone, valsts vara, draudzes kopēja. Redzat, tas jautājums par diakoniem, viņš ir ļoti izplūdis jaunajā derībā. Mēs nevaram pateikt, tas, redz, kur ir 3, kas jādara. Jau jaunajā derībā viņš ir tulkots ļoti dažādi. Viens ir skaidrs. Diakons ir kalps, viņš ir kalps jaunajai derībai, viņš ir kalps taisnībai, viņš ir Kristus kalps, viņš ir Dieva kalps, viņš ir evaņģēlija kalps, viņš ir draudzes kalps. Tātad kalps. Īpašības ļoti skaidri noteiktas.
To jūs varat izlasīt paši, 1. Timoteja 3. nodaļa. Cienīgi, nedivkosīgi, nepārmērīgi vīna baudītāji, negodīgas peļņas kāri, tādi, kas ticības noslēpumu glabās skaidrā sirdsapziņā, vienas sievas vīri, tādi, kas labi valda bērnus, tādi, kas labi valda savu namu. Ir ne tikai Timotejum, bet arī apustuļu darbos 6.3. Tad, kad izvēlēja tos pirmos diakonus, tur arī teikts, kam laba slava, svētā gara pilni, gudri. Pie tās izvēles vēl ir pēdējā laikā mūsu kultūra vidē parādījies cits jautājums, proti par apģērbu. Jaunā derībā nekur nav teikts, kā tad viņam jāģērbās. Acīm redzot, tā nebija toreiz nekāda problēma. Mums nav izstrādātas normas, kā ģērbties ejot uz baznīcu. Un tas mainās. Bet šogad garīdznieku konferencē, tā konferences tēma bija dievkalpojuma svētums. Tātad tie garīdznieki saprot, ka ar dievkalpojumu kaut kas nav kārtībā. Ja reiz tāda tēma. Protams, es apšaubu to, ka varēs ar kaut kādu pasākumu vai ar kaut kādu plāksteri, ko tagad pielipinās klāt, pataisīt svētu dievkalpojumu. Svētums nav atkarīgs no noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst. Svētums nav atkarīgs no tā, kā mēs būsim apģērbušies. Vai tas ir atkarīgs no tā, kas mums katrā ir iekšā. Kā mēs saprotam, kas ir draudz? Kāda mums ir bijība pret to, kas te notiek? Vai tas ir vienkārši pasākums, ja mēs te nākam kā pie svētā Dieva ar savu svētsvinību, ar savu pazemošanos viņa priekšā? Un man šķiet, mēs esam pazaudējuši to izpratni par draudzi, un mēs esam pazaudējuši to svētuma izjūtu, to bijību. Nevis telpas, nevis notikuma priekšā, bet Dievu priekšā. Man liekas, ka Dievs tā pārvēršas pamazām mums par tādu savu čomu. Ar ko tad mēs kopā tur tā varam? Mēs tur kopā savā kristīgā smilšu kastē paspēlēsimies. Viņš ir kungs. Nevis kā despots, nevis kā priekšnieks, nevis kā pavēlnieks, bet kā mīlošs tēvs. Un tad, kad man kaut kas dārgs, kad es paņemu rokā to seno grieķu vāzi, man taču ir bailes, ka es viņu nenometu zemē. Ar lielu bijību es pie viņa pieiešu. Vai mēs neesam to svētsvinīgumu izjūtu pazaudējuši? Es nezinu, vai diakoniem būtu jānosaka savu formu. Varbūt. Kāpēc korim var būt savu formu? Viņiem taču tur ir. Tur talāri kādreiz bija, kas karājās visu. Es nezinu. Un tomēr es zinu vienu. Tad, kad es iešu pie prezidenta, es neiešu cauros džinsos. Uz svinīgām vakariņām, kur es atzīmēšu savu 80 gadu jubileju varbūt. Es nebiju. Matei korim ir savu formu. Vai vismaz pasaka, nāciet tagad balti tā. Redzat, es pašlaik nevaru atcerēties. Viens gudrs vīrs teica, vai cilvēks vispār var dzīvot jēgpilnu dzīvi,
ja viņam pilnīgi nekas vairs nav svēts. Es domāju, šajā virzienā jāstrādā. Nevis jāpasaka, tu nedrīksti tā ģērbties vai kā. Es esmu arī tā teicis. Es teicu, nu kāpēc tu atnācis tāds no tādām caurām biksēm? Tie nebija diakoni, tie bija studenti. Jā, bet tas svētuma moments. Tā, es esmu pavisam tuvu pie beigām, kas jūs varbūt iepriecinās. Tā, diakonu ieviešana darbā. Apustuļi ieteica risinājumu, draudz izredzēja cilvēkus, un apustuļi to apstiprināja ar lūgšanu un roku uzlikšanu. Redzat, aizlūgšana ar roku uzlikšanu. Es domāju, ka tas ir būtiski. Tas rāda, ka te notiek kaut kas nozīmīgs. Nevis vienkārši paziņot tur, mēs tagad esam iecēluši jaunu diakonu. Vajadzētu, ka viņš atnāk, draudzes priekšā, viņam tiek uzlikts rokas un pa viņā aizlūgt. Tāda ir forma tur. Es pats teicu, ka mums nav jāskatās uz to formu. Un tomēr man šķiet, ka tas norāda, ka te notiek kaut kas tāds. Vairāk par vienkāršu tādu. Tā. Nekur citur par diakonu ordinēšanu nav teikts. Tikai šajā vienā vietā. Un tomēr baznīcas vēstures gaitā ir ticis atrasts par labu, ka notiek diakonu ordinēšana. Nu, es šeit nosaucu vārdu ordinēšana, tas varbūt nav vietā. Nu, šī aizlūgums un roku uzlikšana. Jaunā derība ļoti dažādi saka. Pāvils saka Timotejam, lai viņš ieceļ, nenorāda, kā tas notiks tā iecelšana. Bija arī par Krētā, kur nozīmēti diakoni. Vēl viens interesants jautājums ir. Sievietes. Ir divas vietas. 1. Timotejam 3:14. Tāpat arī sievām ir jābūt. Tur, kur ir par diakoniem pašiem, vīriešiem, tur ir pants, tāpat arī sievām ir jābūt. Dažādi var interpretēt šo pantu. Bībeles mūsu tulkojums jaunais latviešu valodā saka, ir iespējama divējāda. Vai nu sievas domātas diakonu sievas, bet kāpēc mācītāju sievas nav? Kāpēc pēkšņi mācītāju sievas nav, bet diakonu sievas ir? Vai tā otra interpretācija, ka šeit ir runa par sievietēm diakonisēm. Nu jā, kā mēs tiksim galā ar romiešiem 16.1? Jūsu gādībā ieteica Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Keņhrejas draudzē. Burtiskais tulkojums tur ir. Kas ir tās draudzes diakone, diakonos, kas ir Keņhrejā. Nu, to mēs šeit neatrisināsim, tur vajag citu auditoriju, lai par to strīdētos. Bet katrā ziņā arī baptistu draudzēs ir bijušas sievietes diakonises. Āgenskalna draudzē bija viena sieviete, kas bija beigusi
kur Polijā vai kaut kur institūtu, un viņai bija diakonises izglītība. Jā. Viņa nekalpoja pie galda. Nu, redzat. Tātad diakoni ir draudzes vadītāju, presbiteru vai bīskapu palīgu kalpošanā. Viņi bija redzamākās personas kalpošanā ar lielāku atbildību. Diakonu pienākumi jaunajā derībā nav noteikti. Šī vārda daudzveidīgā lietošana norāda uz plašām kalpošanas iespējām. Diakonu kvalifikācijai jaunā derība nosaka nopietnus kritērijus. Diakons izredzēja draudzi, viņas ieveda amatā ar roku uzlikšanu un aizlūkšanu. Jaunā derība rāda, ka diakona amatu ieņēmušas arī sievietes. Diakona amats ir izveidots kādu pienākumu veikšanai draudzē, atbilstoši draudzes organizācijas struktūrai un uzdevumiem. Diakona amats ir forma noteiktu draudzes funkciju izpildei. Kā forma, diakona amats nav absolūts, bet ir pakļauts izmaiņai. Uzdevumi nav norādīti. Princips vispirms vajadzība, funkcija un tad amats. Palīdzēt sakārtot sociālās aktivitātes, asistēt svētā vakarēdienu un kristībām, nodrošināt kārtību dievkalpojumos. Nebija garīgo lietu vadītāji, nenesa saimniecisko atbildību. Man šķiet, ja runa par Mateja draudzi, tad ir jādomā par, tas ir mans skats no malas, par garīgo aprūpi. Un varbūt tieši šeit ir tas uzdevums, jo mācītājs viens. Faktiski viņš ir viens. Pārējie ir uz pusslodzi, vai bija vēl mazāks tas slodzes. Un tas, kas, manuprāt, paliek, tā vājākā vieta ir, manuprāt, draudzes garīgā aprūpe. Varbūt šeit ir diakonu, Mateja diakonu uzdevums, ka viņi varētu būt tie daudzie. Es nezinu, cik jūs esat tie, kas ir, ko Mūzes ir izvēlējis. Tikai tur vajadzētu padomāt par formu. Un tikai tas nopietnākais, tas grūtākais, tas nonāk pie mācītāja. Nezinu. Bet redzat, tas ir domas tādas. Ir interesants, ko viens baptistu mācītājs ir teicis. Jaunā derībā ir 2 draudzes darbinieki, kas ir iezīmēti ar ordināciju, ar roku uzlikšanu. Citu nav jaunā derībā. Tikai 2. Un tie ir mācītājs un diakons. Viņi ir sludinātājs, tātad, un lais. Lais, tātad, bez izglītības tādas. Kancele un sols. Profesionāls un neprofesionāls. Apmaksāts un neapmaksāts. Pravietis un vienkāršais cilvēks. Atsevišķi viņi ir viens otra pretpols, kas cenšas no sevis izspiest visu iespējamo. Kopā viņi ir tā kunga spēks un vara.
Kad viņi ir viens Kristū, viņi ir nesalaužama vienība. Laimīgi ir tā draudze, kura ir brīnišķīgs mācītājs, un savukārt svētīts ir tas mācītājs, kuram ir grupa nodevušos diakonu, kura sirdis ir skāris tas kungs. Skaista ir tādas draudzes dzīve, kur šie divi amati spēj savā starpā turēt mīlestību un vienprātību. Tas ir Viljams Krisvels, Amerikas Dienvidu Baptistu savienības mācītājs. Nu, taisn man ar īstā brīdī bija, kad man akumulators jau šitai te padarīšanai atslēdzies. Tātad, tas arī bija pēdējais, ko es gribēju jums pateikt. Paldies par uzmanību. Es domāju, ka Mateja draudzei, iedomājieties, kas tā pa saikni, ka šie visi ir. Vieni tādi, kas tur. Tas, kad pie vakarēdiena, jā, tas ir vajadzīgi viss, bet man liekas, ka te ir viens milzu spēks, garīgs spēks. Tas, pa ko saka šis te vīrs, Dienvidu Baptisti, viņi nav tie labākie pēc saviem uzskatiem, tie Dienvidu Baptisti. Bet šajā ziņā es esmu paldies. Šī ir mūsu tautas